Mēs skatāmies pēc degvielas cenām, tad, ja piekdien mums dīzeļdegviela Latvijā maksāja €54, tad vakardien mums maksāja €59. Tad tomēr vidēji. jau redzam. Pamazām mēs redzam, bet tas pieaugums degvielas uzpildes stacijās ir mazāks šobrīd nekā tas ir vērojams degvielas biržas cenās. Bet tomēr tas, kas ir publiski izskanējis, ka tuvākajās dienās cenas varētu pieaugt pat par aptuveni 10 līdz 12 centiem litrā. Vai tas ir tāds realistisks scenārijs, ņemot vērā to šī brīža tendenci un ņemot vērā to, ka šobrīd jau situācija nav ārkārtīgi mainījusies tuvies austrumos? Katrs degvielas piegādātājs veido tās savas prognozes balstoties uz saviem iepirkumiem un saviem krājumiem, kā arī, protams, skatoties kopējo situāciju biržās. Un tas biržas tendence uzrāda uz to, ka šīs cenas varētu kāpt, jā, jo tas spiediens uz mazumtirdzniecības cenām no biržas